Nu, pieņemsim, Ulmaņa laikā, kā saka, mantojums, kas arī pēc tam ir pārgājis uz nākamajām paudzēm, nu, tas tāds, lai nezist pa savām ministrijām, godīgi sakot, bet gan jau, ka katrā ministrijā to var atrast. Tas ir, piemēram, mūsu milzīgais ceļu tīkls. Nu, ir jautājums, ko mēs ar viņu darām. Nu, ja mēs skatāmies uz pašvaldību budžetu un pēc reģionālās reformas, kā tam piegāja, nu, ka teica, tagad mēs visas tās funkcijas, ko mēs esam uzņēmušies, mēs darīsim, bet mēs redzam, ka centralizēti, piemēram, sniegs tiek tīrīts, jā, lielajās pilsētās, kas tagad ir jauno novadu centri, bet mazajās netiek pat dažās vietās sniega tīrīts, jā, bet tā ir realitāte, un uz tā mēs nonāksim, un mums būs jāslēdz ceļi, mums būs jānogriež elektrības vadi uz viensētām kaut kādās meža vidūs iekšā, jo tās ir vienkārši izmaksas, kuras tiek pārliktas uz visiem pārējiem. Tas ir ļoti dārgi, bet vienam tam individam tas sanāk, ka mēs pārējie piedotējam par to, un tā ir realitāte. Sarūkot kopumā valstī, mēs nevaram atļauties tik lielu zirnekli. Un